2025. gada pavasaris sāk lēnām iesilt. Tas nozīmē tikai vienu, ir laiks dot startu konkursa Latvijas e-auto 2025-26 jaunajai sezonai. Kā ceraties šo aizraujošo projektu mēs aizsākām pagājušajā gadā, kad kopā ar mūsu žūrijas biedriem, starp citu tādu ir 32, mēs izraudzījāmies iekārojamākos no elektriskajiem zirgiem, kas ir nopērkami pie mums Latvijas autosalonos. Un kā nojaušat pēc šiem krāšņajiem auto, kuri kuplā skaitā stāv man aiz muguras, šobrīd konkursā oficiāli pieteikti 30 elektroautomobīļi, kas pārstāv 21 ražotāju. Arī šogad mums būs par ko jums pastāstīt. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Akmens laikmets nebeidzās, tāpēc, ka beidzās akmeņi. Vienkārši nāk jaunas tehnoloģijas. Un šeit arī mēs varam pretoties, cik gribam, bet nāk jaunas tehnoloģijas. Viņi ir lētāki palēt. Skaidrs, ka iekšziņā arī būs kaut kāda vieta nāk, vai būs hibrīds vai ārējā lādājumais hibrīds, bet elektroauto viņi būs. Tā jau ir ikdiena. Viņi jau ir, es gribēju teikt, nevis būs, bet viņi jau ir tagad mūsu ikdiena. Ja kāds grib kaut ko uzzināt par elektroauto, tad jautājiet tiem, kam viņi ir. Jo lielākie diskutēja, parasti ir tie, kas sēž blakus, viņam nav bijis elektroauto, bet viņi ir visgudrākie. Par uzlādēm, cik viņš ātri var nobraukt, kādas ir problēmas, cik viss ir slikti. Un te es noteikti aicinātu jautāt cilvēkam, kam ir, viņš jums izstāstīs patiesību, jo nav jau tā, ka viņš elektroauto dar visiem. Ir arī savu plusu un mīnus, tas ir jāizvērtē. Mūsu pirmajiem testiem kā bāzes vietu esam izvēlējušies 333 drošas braukšanas poligonu. Neskatoties uz to, ka daudziem šādi braucamie asociējas tikai ar ekoloģiju un dabas taupīšanu, patiesībā lielākā daļa no tiem ir gana jaudīgi un dinamiski. Un jāteic, ka nav labākas vietas kā šī, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par to potenciālu un uzvedību ekstremālos braukšanas apstākļos. Mēs izbaudām mūsdienu tehnoloģijas, es sacītu, un tad, kad mums dažreiz šķiet un nav nekā jauna šai pasaulē, tad mēs nonākam šeit un secinām, ka te ir it kā, tas šķiet jau dažreiz, ka nekas jau, visas automašīnas apmēram līdzīgas vai vienādas, un tad katrā iekāpjot ir pilnīgi citādāk. No vienas puses ir kā slikti, ka ir lietus, nav ērti vai kā, bet patiesībā tas ir ļoti labs veids, kā pārbaudīt automobīļu spējas. Mums ir elektroniskās visādi asistenti, un tad var salīdzināt, kā uz slidena ceļa drošā vidē šīs sistēmas darbojās. Man ir viena tāda laba atziņa, manuprāt, ka lai vai cik daudz tev palīgi ierīču būtu, galvenā palīgi ierīce tev ir tava galva. Bet viena lieta, kas ir diezgan būtiska, tomēr automašīnas daudz tev palīdz, bet ir arī kaut kāds brīdis, kurās, ja tu zini arī, ko darīt, tad viņas tev neļauj to darīt. Un es teiktu, ka tā gan tā lieta, laikam, man, kā ar sporta pieredzi, tas nav tas, kas man patīk. Ir patiesībā ļoti forši izbaudīt dinamiski par vienu automobīlu, otru automobīlu, saprast visas funkcijas, braukšanas stila atšķirības, kā sanes, kā nesanes. Jauns gads, jaunas emocijas, jaunas mašīnas, jauni iespaidi. Un ļoti interesanti redzēt šos nosaukumus, kurus es pat šobrīd vēl nespēju izlasīt, kā Vojah, es ceru, ka pareizi, Linko, BID un citi ķīniešu ražojumi. Es šobrīd izbaudu šīs priekšrocības un tiešām ļoti ar prieku novērtēju katras mašīnas tās mazās niansītes. Es vairāk par to elektroniku. Bet šis ir brīnišķīgs pasākums, kurā es varu izbaudīt dažādu spektra šādus auto, uztaisīt savu piedestālu. Patīk, ka ķīnieši ienākuši tirgu ir ar ļoti elegantiem auto. Un Fordam labs damps ir, bet es vēl tad testēju. Ar katru gadu elektroautomobīļi kļūst pieejamāki plašākai sabiedrības daļai. Ja elektroauto ēras pirmsākumos tie bieži vien bija luksus prece, un automobīļi, ar kuriem varējām veikt lielākas distances ar vienu uzlādi, bija ļoti dārgi, tad šobrīd ražotāju vislielākā rosība ir jūtama tieši budžeta klasē. Tieši šī iemesla dēļ šī gada konkursā mēs esam izveidojuši jaunu ieskaites grupu. Kopumā tādas būs 3, sadalot pretendentus pēc cenas līdz 30 000 eiro, līdz 60 000 eiro un virs 60 000
tūkstošiem eiro. Starp citu, cenā pieejamākais auto šī gada pretendentu sarakstā ir Dongfeng Box 22 990 eiro. Savukārt, dārgākais ir 489 zirgspēkus jaudīgais Audi SQ6 Sportback e-tron. Tā cena bāzes komplektācijā sasniedz teju 100 000. Mēs te tā diezgan dinamiski maināmies ar mašīnām un pārkāpjot no vienas otrā, nevienmēr tu vari pateikt, šitā gan jau maksā kaut kur 30 vai šitā maksā 60, ik pa brīdim ir jāpaskatās tajā cenu lapā, jo teiksim, tās starpības starp to, es negribu teikt budžetu un prēmiumu, bet starp tādu vidusmēru mašīnu un prēmiumu, jau ir ļoti mazas, jo prēmiumu ražotāji mēģina kaut kur naudu ietaupīt, savukārt tādi vidējās cenas mēģina izcelties uz tās budžeta klases fona, un tad būtībā viņi viss tā sanāk diezgan tuvu. Tas veikspējas nav nemaz tik sliktas. Jā, protams, jāņem vērā, ka tās baterijas nebūs tik liels, bet no otras puses mazāks klases automašīnām ir mazāks patēriņš. Jo mazāks patēriņš, jo lielāka distance. Atkal savukārt lieliem elektroautomobīļiem ir lielākas baterijas, bet viņiem ir lielāka patēriņa. Piedāvājums ir ļoti plašs. Šajā gadā nesalīdzinām plašāks, manuprāt, ir tieši budžeta klases piedāvājumi. Kā jau iepriekš arī preses konferencē kolēģi minēja, ka katrs var atrast sev kaut ko piemērot un savām prasībām atbilstošāku. Renault 5 man tā baigi pārsteidza. Es viņu biju pēc tam vizuāli redzējis. Vizuāli man viņš, protams, atgādināja tādus vecos labos B-grupu rallijā laikus, viss. Tas tāda, tā kā nodeva tai pagātnē. Es domāju, ka viņš nokodīs lielu kumosu no kopējā elektroauto tirgus Latvijā. Un es domāju, Eiropā pilnīgi noteikti. Visplašāk šī gada konkursā ir pārstāvēts tā saucamais vidusslānis, jeb spēkrāti cenu kategorijā no 30 līdz 60 000 eiro. Pēc izmaiņām EKI noteikumos šī ir arī maksimālā cenu robeža, lai saņemtu atbalstu elektroauto iegādē no valsts, jo maksimālā bāzes modeļa cena bez PVN šobrīd noteikti 45 000 eiro. Lai gan šo kategoriju nosaucam par vidusslāni, tas nebūtu nenozīmē, ka tie būtu garlaicīgi vai lēni automobīļi. Gluži pretēji, lielākā daļa ir labi aprīkoti un dinamiski, kas spēj sniegt tā vadītājiem pašu galveno baudu braukt. Viennozīmīgi ir papildināts. Mēs jau pieņemsim lēmumus, viņš ir papildināts. Viss tas finansējums uz gadu beigām būs. Piedalījām papildus 11 miljonus, kas jāsaka, lielais gandarījums ir tas lielā cilvēka interesi sabiedrības. Tas, kas man lielākais gandarījums, tas, ka katrs trešais pietiks no daudzbērnu ģimenes. Un tas parāda, ka tiešām mēs pirmkārt varam palīdzēt. Un tas, kas man patīk, varbūt tieši šī programma ir vērtēta cilvēkiem, kuriem iespējams varbūt nedaudz vajag piepalīdzēt. Jo ļoti bieži mēs ieliekam, ka pamat atbalsts koncentrēs varbūt maznodrošinātāji, bet tad šī programma tiešām cilvēkiem, kuriem nedaudz pietrūks, lai varbūt uzlabotu savu dzīvi, lai varētu vairāk iekonomēt. Jo tas, kas aicinātu šeit jau skaits uz elektroauto, cik tev izmaksātu elektroauto pēc tam, uz tiem 100 kilometriem, jo tā ir tā lielā starpība, kur tu vari iekonomēt. Man patīk tas salīdzinājums, ka mēs ļoti bieži salīdzinām, ka Golfs ar ļoti mazo motoru arī viņš tikpat mazē, bet tad būsim, teiksim tā, atklāti, cik daudz mēs redzam golfus ar mazajiem motoriem uz ielām. Nav tas tāds populārākais auto. Un tas ir tas, kur es noteikti aicinu cilvēku aizdomāties par savu ikdienu tālāk, vai tev viņš ļauj iekonomēt. Un tā ir tā būtība. Lai gan nākotnē par tiem dzirdēsim arvien biežāk un biežāk, pilnīgi iespējams, ka pirms gada lielākā daļa no mums pat nenojauta par šādu autoražotāju un modeļu eksistenci. BYD, Lynk & Co, Dongfeng pārstāv Ķīnas autoindustriju. Un pēc pirmajiem testa braucieniem pie šo auto stūres nākas atzīt, ka Eiropas arodabrāļiem ir par ko uztraukties. Šobrīd es sēžu Lynk automašīnā, kas ir kopā radīts ar mums pazīstamu autoražotāju Volvo. Te var redzēt, ka viņi ir ar Volvo daudz runājušies. Droši vien, ka mēs kopumā savā tirgu esam krietni vienkārši pieraduši pie visa cita, kas nav Ķīna. Savukārt liela daļa Eiropas valstis, kurās šis elektroauto tirgus vai kopējā proporcija jauno auto iegādē jau ir citā līmenī, tur tie Ķīnas ražotie automobīļi un nosaukumi visdažādākie jau ir pietiekoši sen. Daudzi lielie ražotāji, mēs viņus uzturam, vai viņš ir vācietis, vai viņš ir zviedrs, bet patiesība jau, kur tas auto tiek ražots. Liela daļa viņi te pašā Ķīnā arī tiek ražot. Jauna mašīna ir jauna mašīna. Tad arī, kā viņa kalpo ilgtermiņā, to ir diezgan grūti pateikt. Man arī iekšēji tā skepse tāda pret to Ķīnas auto tomēr ir.
kvalitāte ir tiešām augstāka nekā ir bijusi, teiksim, man personīga ekspektācija. Eiropas autoražotāji būs spiesti, es teiktu pat nevis Eiropas autoražotāji, bet vispār tā kā legacy autoražotāji būs spiesti vairāk nofokusēties uz šo segmentu, jo es domāju, ka tādos premium un luksus segmentos tas, ko Eiropieši ir iemācījušies 100 gadu laikā, noteikti viņiem saglabāsies kā priekšrocība, salona ergonomika, tad apdars materiāli, tādas lietas. Bet, ja skatās tīri no piedziņas agregātu viedokļi, tad šobrīd jau, manuprāt, ķīnieši ir ļoti tuvu, ja ne pat citos segmentos labāki. Budžeta segmentā, kur visi izsaka cena, tā ķīnieši spēja radīt produktu pa zemu cenu, kuram ir salīdzinoši maz kompromiss no tādas lietošanas viedokļa, ir diezgan apsveicami. Kopumā ņemot tādā ikdienas dzīvē, man ir tikai viens mīnus elektroauto. Es gaidu to brīdi, kad range palielināsies un attālumi būs veicami bez uzlādes lielāki. Jo man cilvēkam, kurš brauc uz pasākumiem vienā Latvijas galā teritorijā un otrā, man negribētos pa vidu pavadīt to laiku lādējot. Šobrīd tā ir, bet attīstoties šai nozarei, industrijai, es ticu, ka arī šis te komponents tiks palielināts. Un līdz ar to es savā maisaimniecībā braukšu ar elektroauto. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.